Šķiet, ka Latvijas daba vispār ir unikāla ar savām ainavām, ar rudzupuķu laukiem, ar magoņu laukiem, ar zilajiem ezeriem un ar dzeltenajām rapšu pļavām pavasarī ziedošajām. Saldus novads varētu lepoties ar Saldus pilskalnu, kur paverās skats uz Saldus ezeru, ar Kalnsētu parku. Brocēni varētu lepoties ar Cieceres ezeru un pastaigu takām izveidotajām, kā arī meža parku ar izveidotajām pastaigu takām. Domāju, ka es esmu prasīga pret sevi un pret saviem padotajiem. Ikreiz, kad top kaut kāds jauns projekts, labiekārtošanas, sapņos iecerētais, tad vienmēr liekas, ārprāts es to esmu izdomājusi, bet vai patiks cilvēkiem un vai šīs vietas būs apdzīvotas, vai cilvēki apmeklēs, vai ies sēdēt uz saliktajiem soliņiem. Bet tad, kad projekts ir realizēts, un patiesībā tu satiec uz ielas cilvēkus, un viņi tev saka paldies par to, ko jūs darat, tad šis laikam arī ir tas brīdis, kad tu jūties iedvesmots un gribās gāzt jaunus kalnus. Es domāju, ka ļoti liela, nepavēlties, laikam esmu izvēlējusies strādāt šo amatu. Un es gribu domāt, ka nepavēlti saka, kad izvēlies darīt to, kas tev patīk, un tev nekad nebūs jāstrādā. Es domāju, ka tas ir par mani.